Pamazām mēs jau sākam domāt par 2025. gadu, un, protams, mēs vēlamies, lai tas būtu viennozīmīgi veiksmīgāks un enerģiski arī vieglāks nekā šis esošais gads, 2024. gads. Tad ar kādu kopējo enerģiju pavadīs 2025. gads? Jūtama skaitļu vibrācija kā no skaitļa 2, 5, 7 un 9. Sāksim ar skaitli 5. Skaitlis 5 mums ir par līdzsvaru, loģiku un stabilitāti. Mēs daudz vairāk pieņemsim lēmumus, pamatojoties uz kaut kādiem faktiem un loģiku, nevis uz emocijām. Tātad šis gads viennozīmīgi vairāk mūs virzīs uz stabilitāti un izaugsmu patiesībā arī. Skaitlis 2 mums simbolizē partnerattiecības, sadarbību, un tas mums atgādinās, ka veiksmīgai sadarbībai ir nepieciešami cilvēki. Tad mēs sadarbojamies viens ar otru. Skaitlis 7 ir izaugsmes, garīgās izaugsmes, transformācijas un arī varbūt krīzes skaitlis. Un skaitlis 7 pamat uzdevums ir, ko tu sēsi, to tu arī pļausi. Tātad jāsaglabā ir aktivitāte, ir jācenšas maksimāli dzīvot saskaņā ar savu iekšējo pasauli, domāt par garīgo attīstību un domāt tiešām arī par savas personības attīstību. Tad šis gads jums var tiešām atnest lieliskus panākumus vai viennozīmīgi izaugsmi. Un kopējā gada vibrācija ir skaitlis 9, un skaitlis 9 mums ir cikla noslēgums. Un pamazām sākt gatavoties jau nākamajam ciklam. Un skaitlis 9 vēlas, lai mēs reiz pa reizei, un jo īpaši nākamo gadu, attīramies no visa liekā. Un tās var būt kaitīgie ieradumi, nozīmīgi toksiskas attiecības, kas mums nenes gandarījumu, bet tieši otrādāk enerģijas izsuikumu, kā arī lietas, kuras mēs vairs nelietojam. Sākam gatavoties pamazām jau nākamajam gadam. Bet atceramies, ka mums katram ir savs individuālais gads. Tiekamies, un lai tev burvīgs noskaņojums svētkos. Galvenais saglabāt ir mieru, un viss izdosies.